Efektīvākais veids, kā samazināt apkures izdevumus, ir ēku siltināšana. Tomēr baušķinieki pagaidām nesteidzas. Gribētos jau to darīt, bet grūti jau to mājas iedzīvotājs ir pierunāt. Mums, laikam, mājā ļoti bagāti cilvēki dzīvo, jo tad, kad sanāk sapulcs un mēs spriežam, kad mēs pusi naudas varētu ieguldītās dabūt atpakaļ, tad cilvēki tam nepiekrīt. Viņi gaida to brīdi, ka tā pusīt nebūs. Bauskā ar košiem Eiropas metlīšiem var lepoties tikai 4 mājas. Vēl 6 iedzīvotāji ir vienojušies par renovācijas nepieciešamību, un tās ir apmēram 10% no visām daudzstāvu mājām, kamēr siltumpatēriņa samazinājums nosiltinātajās ēkās ir acīm redzams. Tur kā kuram dzīvoklim, par cik ir iespējas to taupīšana, ja? Tad ir dzīvokļi, kuriem pat ir vairāk kā puse, 60% mazāks salīdzinot, teiksim, bet tā vidē 40–45%. Iedzīvotājiem gan jārēķinās, ka savos maciņos šo ekonomiju viņi izjutīs tikai pēc kredīta atmaksas. Un, lai gan visi mudina ielēkt Eiropas vilcienā, ir cilvēki, kuriem siltināšana jau likusi vilties. Tāpēc, kad pieņemsim istabā starp sienas, kur ir plaisa, tur pūš vēja iekšā, variet uziet bērniņos. Bijām uztaisījuši kārtīgi bērniņus, tagad pēc tā remonta viss pilns ar sniegu tagad ir bērniņos. Mērierītes Daņa dzīvoklī rāda, ka sienas temperatūra dažās vietās atšķiras pat par 2 grādiem, un bērniņos tik tiešām ir sapūsts sniegs. Katrā ziņā mēs esam pirmais projekts. Es uzskatu, ka projektētājiem tas jāņem vērā, un bērniņu vēdināšana jārisina kaut kā citādāk. Ar šādām atklātām restēm, kā mums ir, tas nav risinājums. Lai konstatētu un novērstu arī citas nepilnības, tikšot aicināts būvuzraugs. Ja tas tiks izdarīts garantijas laikā, iedzīvotājiem par to papildus nebūs jāmaksā. Atteikties no siltināšanas gan tomēr nevajadzētu, jo gandrīz pirms pusgadsimta celtās ēkas vēl pēc 20 gadiem var pārvērsties graustos. Tomēr tiem, kur tikai tagad domā par renovāciju, iesaka cieši sekot remonta darbu kvalitātei. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.